Labdien visiem! Atkal es, Olga Zeltiņa, ar jums kopā raidījumā Starp mums meistariem runājot. Šodien es jau čakli pastrādāju, un mana klientīte šeit jūsu priekšā ir ar dabīgo nagu, kurš ir pārklāts ar Quick gelu pudelīte piliena tehnikā. Plus pa virsu es pārklāju krāsiņu Soft Rose Base, lai iedotu kamuflējošo tonīti šiem nadziņiem, un tālāk es jums parādīšu ambrē. Protams, kā ambrē, jo šīs dizaina veids ir ļoti pieprasīts un ļoti populārs jau kādu laiku ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Nu ko, ķeramies pie darba. Tātad šeit klientītes rociņa ir Soft Rose pārklājums, kurš tikko bija lampā uz 30 sekundiņām, un šobrīd man ir divas iespējas, kā es varu strādāt ar ārnās un izveidot ambrē dizainu. Pirmais solis ir sekojošais: noņemt litīgo slāni un pēc tam ar 180 gritu vīlīti visu sabapot. Bet es izvēlos soli numuru 2, jeb otro variantu, kad šobrīd uz lipīgā slāņa es uzreiz pārklāšu matēto topu. Lūk, šādi pa virsu matēto topu. Galiņš ciet, matētais tops. Lampā 30 sekundes, pa to laiku otra rociņa. Tātad viss ir nožāvēts, tagad ar līdzekli Wipe Off 3:1 es visiem noņemu lipīgu slāni. Un tālāk, tad, kad es strādāju ar matēto topu, man nav jāvīlē viss nadziņš, jābafo naga virsmā ar 180 gritu vīli. Es ļoti ietaupu gan spēkus, gan laiku. Tad es minimāli apstrādāju naga brīvo malu. Nebrīnaties, tiešām druscītiņ pirms ārnāls pārklāšanas, jeb dizaina man ir druscītiņ jānobafo, jeb jānovīlē. Naga brīvā mala, neskatoties uz to, ka viņa ir aiztaisījusi ciet, aizpakojusi naga brīvo malu, bet šī pakošana ir tik izteikti laba, ka šīs te piebafošana neko īpaši neizmaina. Un tagad es paņemšu krāsiņu ārnāls, tas ir 13. numuriņš. Šī krāsiņa saucās piena šokolāde. Un divus pilieniņus es pilinu šeit. Nu ko, sākās pats interesantākais. Ņemam nadziņus un sākam strādāt. Pašu svarīgāko darbiņu mēs esam paveikuši. Galvenais, kad mēs strādājam ar šo dizainu, pūstveiku sauso krāsiņu. Un kas mums ir palicis? Mums ir palicis šo dizainiņu pārklāt ciet. Es izmantošu divus līdzeklīšus. Viens tas būs Quick Builder Clear, un pēc tam pa virsu ar Quick topu, lai šīs dizains turētos perfekti, kamēr nadziņi pilnībā atauga. Pirms mēs pārklājam ar Quick topu, lēnītiņām druscītiņ, maigi, mēs pieskarāmies naga brīvajai malai. Maigi. Jo tur krāsu sabiezējums ir vislielāks veicot ambrē, tāpēc mēs viņu druscītiņ tādā veidā tā kā attaisam vaļā. Vēl jūs varat pārklāt ar bondu. Ar bondu jūs varat pārklāt šādā veidā pa perimetru. Kā es jau minēju, pirmais caurspīdīgais Quicks sākumā uz gala. Un pēc tam visiem nadziņiem pāri.
30 sekundes un to pašu daram otrai rokai. Kvikgels pudelītē viņam ir lipīgais slānis, bet, lai pilnībā pabeigtu darbu un lai ārnāls turās perfekti, šobrīd pa virsu mēs liksim kvik topu bez lipīgā slāņa, kas ir tops priekš gellakām, kā arī der gela nagiem. Un atkal akurāti pārklājam visus nadziņus, visas sānu maliņas, visiem 10 nagiem. Lampā 30 sekundes, laiciņš ir pagājis, mēs ņemam rociņas ārā. Nu, lūk, šāds ir jau, jāsaka, gandrīz gala rezultāts, jo šeit vēl jānomazgā krāsiņa. Pavisam gala rezultātu jūs varēsiet redzēt bildēs. Es varu palaist savu klientīti nomazgāt rociņas. Kā jūs zināt, ambre var taisīt dažādi. Gan ar rotiņu, gan ar švammīti, varbūt pat ar bēdekļa otiņu. Bet man patīk strādāt ātri, viegli, vienkārši, un tāpēc ātrāk kā ar ārnālsu ambre mēs nevaram dabūt ne ar ko, un, protams, arī efektīvāk. Nu ko, pienāca tāds brīdis, ka man atkal jums jāuzdod jautājums un jāpaziņo, kā laimīgais savā īpašumā saņems kviktopu bez lipīgā slāņa. Un jautājums ir sekojošais. Kādus vēl dizaina veidus jūs vēlaties, lai es jums parādu turpmākos raidījumos? Nu ko, līdz nākošam raidījumam!